Kā stiprināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarību un atbildību? Atbildes uz šo jautājumu šodien diskusijā meklēs valsts pārvaldes un tiesību sargājošo iestāžu amatpersonas, nevalstisko organizāciju pārstāvju pašmāju un arī ārzemju eksperti. KNAB pašreizējā regulējumā ir konstatētas nepilnības. Tās jānovērš, lai nodrošinātu, ka birojas veic savas pamatfunkcijas, novērš un apkaro korupciju. Tā atzinusi valsts kancelējas direktore Elita Dreimane. Saskaņā ar ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas kritērijiem tāda līmeņa iestādē kā KNAB ir nepieciešams visaugstākais neatkarības līmenis, lai novērstu ļaunprātīgas izmantošanas risku. Šāda neatkarība pirmkārt nozīmē, ka birojam ir jābūt politiski neitrālam. KNAB nedrīkst realizēt jebkādas politiskas simpātijas, un tam ir jābūt pasargātam no jebkādas politiskas iejaukšanās tā darbībā. Diskusijai varēs sekot līdzi tiešsaistē ministru kabineta mājaslapā.